Jo, nu ko, bārdainais veicis ir atpakaļ. Oh my Jesus Christ. Karoči prikals. Jo bārdi sāk palikt garāki, jo es skatos, ka bārdi paliek rīža. Es īstenībā esmu rīžīgs. Rītīgi rudens bārdi. Karoči, jā, prikals. Es domāju, nē, jāiet, jāpaudzē bišķi, un tad jāiet būs pie šitā te, karoči, pie frizieru, pie bāzes frizieru, tādu smuku kontūru uztaisīt un apgriezt. Bet, blin, tur vienmēr pilns ir, es nezinu, tās melno frizētās, vienmēr pilns ar melnajiem. Es nezinu, viņiem tā kā kaut kāda tusiņa vieta tā ir. Tā kā beigās aizgāju uz veids, un nopirku šitādu te mašīnī par 999. Es zinu, ka viņš ir pilnīgs mēsls plasmas, jā, bet, vismaz bārdu nodzīt pietiks un jāuzstājas bišķi jāpiefrizē, lai pēc cilvēka izskatās. Tas tā, bet tagad moči uz džimu, blīm, pulkstens ir būs jāizdomā kaut kāds cits laiks, kad iet uz to džimu. Jo pulkstens ir gandrīz 5 un probka ir nenormālākais trafiks. Es nezinu, cik ilgi es braukšu vispār līdz džimam. Un džims arī būs droši vien pilns. Džims ir afigēnijas, bet džimam, teiksim, šitajā zālē bija milzīgs telpas un izsvaidījis. Tur viens benčs tur, otra mašīna tur viens benčs tur, trešais tur. Bet šitajā arī ir liels telpas, bet tur ir tik daudz tās mašīnas un visi tie trenažieri. Tas ir rītīgi krūti, bet viņi ir visi tā kā vairāk saspiestāki, saprot? Un tāpēc līdz ar to ir vairāk cilvēku, un tad viss vairāk bišķi tāds saspiestāks. Tāpēc jāizdomā kaut kāds cits laiks, laikam braukt, tad, ka mazāk cilvēku tur ir. Tā kā es nezinu, vai man tur šodien kaut ko sanāks. Es reāli biju sataisies šodien pafilmēt tādu mazo tūrītu, džimu tūrītu uztaisīt, jaunā džima. Bet man liekas, ka šodien man tur nekos filmēt nesanāks, jo es reāli pulkstens ir 5, nē. Es droši vien, ka sestdien aizbraukšu, tad es bišķiņu tur kaut ko, tad varētu būt mazāk cilvēku, es mēģināšu šo to pafilmēt. Bet, jā, prikals tāds ir, te jūs tāpēc vēlāk redzēsiet to treniņu. Kaut kā tādu random vlodziņu uztaisīšu pirms motovlogiem. Karoči atbrauc tikko uz džimu, īstenībā nebija tik traki, fiks diezgan atbrauc. Reku džims ir, es tik nezinu, vai jūs redzat vai neredzat, tur augšā otrajā stāvā UF, kur ir rakstīts UF, bet es nesaprotu, kādā veidā tas džims ir otrā stāvā, un tur džeki tās, tur 100 kilogramu deadlift stājas, un metās štangas zemē, un tad, kad nomet, viss vienkārši notrīts, viss tas otrais stāvs. Jūs iedomājaties, cik tur tonnas svars ir augšā uz tā otro stāvu sastiepts. Es pirmajā stāvā, es nezinu, kas tur ir apakšā. Es točin tur droši vien negribētu būt, vai gulēt tur divānā, jā, un gaidīt, kad tev uzskatīs virsū tas viss. Kā tas viss tur turās? Viss tās mašīnas, tās 100 kilogramīgās hanteles, tur tās ārprātīgās tonu svars. Un tas nekad nekas. Trešajā stāvā vēl ir kardio istaba, kur ir vēl visākas mašīnas. Un ceturtajā tur ir tāds martial arts, tipa cīņas zāle, jā, bet tas ir kaut kāds vārks. Es skatīšos, kā tur ir, vai varēšu kaut ko uzfilmēt vai nē. Izdaršu šito te savu pre-workout, karoči no Peak Body, šitais te Nitro Kick, blīn. Viņš nav tāds kā citi, teiksim, pre-workout, kad tev dursta radatiņām seju un tur acis sprākst ārā un nenormālais zvērs pamostās. Kaut kā tāds arī man patīk, bet šitais ir vairāk tāds, viņam ir tik daudz, lai būtu tāda koncentrēšanās un nenormāls pumpis, vienkārši nenormāls pumpis. Šito pirms sacensībām es obligāti iemečīšu, lai tu reāli pēc kačāšanās tu, ne divreiz lielāks iznāc ārā, bet noteikti lielas pumpis ir. Tā kā visiem iesaku, jā, rakstiet viņam, ja kāds Instagramā links būs aprakstā, 10% atlaidīt ar kodu BUFF10. Karoči, testiņš pēc pāris nedēļa moči neaiztikšanas. Vai varēšu ar pirmo pielaist? Vai baterija būs galīgi saules? Kā jūs domājat? Uzliec pauzu un iekomentē. Tu? Jā, tu? No? Davai, karoči. Būs vai nebūs? 3, 2, 1. Oh my Jesus Christ! Yeah! Woo! Jūs iedomājaties, tur bija, es ar to baterijas lādētāju kārtīgi 2 dienas atstāju uz lēno lādēšanās, lai pielādējās aķis, un 2 nedēļas tagad nostādējis un pilnīgi ar pirmo, tā kā puķī. Tā nekad vienmēr man ir bijuši problēmas pēc pāris nedēļas stāvēšanas. Let's go, baby, let's go! Raksts? Jā. Karoči, jānopļauj arī zālīt, par cik šito pēc pāris dienām vai gāro brauc ciemos, vai gāro vecais. Es nezinu, kad tu šito redzēsi. Tu pasties, kā es tev gaidu.
Oh yeah! Hey, yo! Kroči, par cik man neko uzfilmēt nesanāk džimā, jo, blin, man vajadzēs sūdīt, ka man nav kaut kāds gym buddy, kopā iet, kurš varētu filmēt, jo tajā džimā, tur principā daudz visi viens otru filmē, zin, tur pa vairākiem, pa 2 džekiem iet, un reāli es viens, un man galīgi nekā nesanāk neko pafilmēt. Bet, nu labi, sūdz ar visu, vajag aiziet citā laikā, vienkārši, ka mazāk cilvēku būs, gan jau kaut ko sanāks. Bet tāpēc, par cik man nekas tāds atsevišķs workouts nav, man ir visādāk no Instagramiem, visāk storiju, vidiki sakrājušies. Un principā es paņemšu visus tos vidikus un tāds fragmentiņus vienkārši salikšu, jo nu, storiju, teiksim, noskatās tur kaut kādi, nezinu, štuku 500 plus mīnus, tā kā vienalga daudz no jums tos nav redzējuši tur treniņu un visādi prikoli. Un apvienošu to, nu, lai vienkārši sanāk normāls smuks vidiks. Un vēl, ko es pavisam aizmirsu, es taču biju, es uz Vāciju, tad, kad mēs bijām, ja, un es karoči iesāku filmēt vlogu. Es sāku filmēt tur kaut kādu, es nezinu, tur līdz pus atvaļinājumam kaut ko es pafilmēju, bet pēc tam es nezinu, tur pusi apslima, ja, un beigās es arī beidzu filmēt, un arī nekāds sakrīgs vlogs man nesanāca. Un vienkārši tāpēc es salikšu visu to kopā, arī to Vācijas braucienu kaut kāds tos fragmentiņus, kas man ir safilmēti, salikšu iekšā, jūs varat paskatīties, kā mums tur plus mīnus gāja, vismaz tiekot līdz Vācijai. Un tāpēc es gribu pabeigt šito vidiku, samontēt, lai ir miers, jo nākošais jau mēs rīt, šodien ir piekdien, sestdien, svētdien jau mēs braucam ar močiem un būs motologi visādāk, un pēc tam nākošanai atkal ir plāns braukt ar močiem, un atkal būs motologi. Tā kā būs visāki interesanti, karoči moču vidiki tagad, ja, turpmākie. Un gribēšu to pabeigt un vienkārši ielikt, lai ir un visu un mieru savāks aizmirsīšu par tiem. Tā kā labi, izbaudat visu, ko es salikšu tagad, visus tos fragmentiņus un tiekamies nākošajā vidikā. Davai! O, šitais ir džims, to es saprotu. Let's go! Yeah! Vidiks hardcore! Let's go. Un to es saprotu, tas ir Hantels. Fucking hell, 100 kg. Viņš džims akuienīs, bet pēc 5 te toši nav ko darīt. No chance piebāsts vienkārši. Galvenais, ka tu tāds steroīdu galvas ir. Tas ir vāks kaut kāds. Es tagad pēc puišaļa izskatos. Tu līdz kauns paliek džempers jālāk mugurā. Jūs paskatieties uz šitos vārdu, kas te pie džima ir. Jesus Christ. Fuck yeah. Harley Davidson. Oh yeah. Svārs. Labi, karoči visu. Lēc mašīnā un moči uz mājām. Jāmači fiks uz mājām. Bļīn, džeki, karoči šitā mašīna. Vienkārši the best kājām. Pirmo reizi šitā pat aiz. Kāds 10 secis jau es uztaisījis. Vispār te kājām ir. Te ir kāju paradīze. Es jums atvičāju. Es pie ilgiem laikiem es vienkārši ritīgi excited taisīt kājas. Re, kur ir 150 kilo. Kādam svēram ir jābūt, lai šitā te cilo. Fucking hell. Good morning, people. Karoči, laižam uz Vāciju. Vācija. Pulkstens ir gandrīz 5. 5 no rīta, bez 15, 5. Močiem uz Manchesteras lidostu. Karoči, iebukoju tur rezervēju šito stāvvietu mašīnai uz 2 dienām, 2 pusdienām. Atstājam tur mašīnu, močiem uz lidostu.
Un laižam uz Vācijas, nezinu kādu, pusotra stundu, laikam jālido. Un tur mūs sagaida Bračkas sīts, tad Muterīte ar māsu lido no Latvijas. Karoči, mums un mēs lidojam no Anglijas, tāds family reunions, karoči, sanāk. Un 2 dienas tusēsim, kaut kur brauksim, Bračka noīrējas mašīnu, kaut kāds busiņš, laikam tā, lai visiem vietas sanāk. Cik mēs kopā kaut kādi 9 cilvēki, laikam, sanāksim. Un rītīgi forši iztusēsim, izdzersimies vācu alu, saēdīsimies rītīgs German schnitzels, rītīgs hotdogs lielām vācu desām, un kaut kā tā, davai, močiem. Un man meita tikko teica, ka es izskatos pēc high school bully. Izskatos pēc high school bully. Nu, jā, taču. Paska. Alīna, mēs jau Vācijā. Alīna, mēs Vācijā esam jau. Da labi, nē, mēs neesam Vācijā. Karoči, atbraucām te uz stāvvietu. Te ir ķipa 8 minūtes līdz lidostai ar bezmaksas transports mūs aizvedīs, jo te maksās tā Janka uz 3 dienām 30 poundu, a pašā lidostā 50 poundu. Tā kā vecārs starpība, un ja pa brīvu te aiztransportē līdz lidostai, tā kā būs ok. I believe I can fly. Mēs lidojam kopā ar Raimondu Paulu. Pagad. Rekur. Raimi. Ko mēs esam atlidojuši? 1 stundu un 15 minūtes. Outside the window. Kādā čupņā mēs tā esam? Vienīgi lauki. Vienīgi lauki un tīrumi. Ko mums pirmā pieturvieta? Negribu pateikt kaut ko nākotnes sev. Hallo! Esam Deutschlandā. Rek fūrīts stāv, bāns. Rek mūsu automobīli. Opeļa auto. Šurāds te. Bum! Pamāja nākotnes sev ar roku. Laišam tālāk. To pūlim, kā gājām pār kafeju. Nē, tagad vismaz gaismīgs redz. Karoči, nakts dzīve Vācijā, un mēs ejam rekur, tur uzkāpt pašā augšā. Atnācam uz vietējo skatu torni, un rekur līdīsim tur augšā. Pašā augšā. Nezinu, no augšu šoreiz redzēt kaut ko vai nevarēs. Hello. Oh my Jesus Christ. Kur mēs esam uzbraukuši? Nu, davai atspiedies pēc stikla. Jā. Uzgulies. Skats labs, ne? Nu jā, kamerā jau ne sūdi te nevar saprast. Tas ir ar acīm izbaudāms.